16. jūnijā virs Latvijas noritēja ASV Mičiganas Nacionālās gvardes gaisa spēku paraugu demonstrējumi starptautisko militāro mācību ietvaros. Mičiganas militārie piloti rādīja, kā šī ASV lidmašīna KC-135 gaisā veic degvielas uzpildi tuvākais atbalsta lidmašīnām A-10. It was a really thrilling afternoon, and I enjoyed every minute of it. We were up about 24,000 feet or so, and then we came down a little lower, and there were A-10 aircrafts that we could see on both sides of the plane. The boomer lowered the boom, and we watched a refueling. In fact, we saw 4 different A-10s that were refueled. The Michigan partnership is with Latvia is one of the most successful state partnerships that the United States has. Michigan has been a wonderful, dedicated partner to Latvia, and this is part of an overall exercise called Sabre Strike. We think that this is a great partnership. Interesantākais, man liekas, bija tiešām, kā šī lidmašīnas uzpildās gaisā, jo mēs esam redzējuši tādas lietas filmās, bet te bija iespēja mums pašiem arī apskatīties, pavērot un arī redzēt, kā tas process notiek un kā viņš tiek vadīts. Jo viena lieta ir iedomāties, ka tur viss ir ļoti, ļoti datorizēts, bet patiesībā sakot, šo procesu visu vada cilvēks, kurš tīri arī manuāli un vizuāli redzot arī šo lidmašīnu pievieno un uzpild. Katrā gadījumā es domāju, ka mūsu strateģiskie partneri gan ar šādām akcijām, gan arī ar to, kas pašlaik notiek Latvijā lielās mācības, ka viņi parāda, ka mēs varam būt droši un ka, tā teikt, mēs neesam vieni.